Smile. Pulkstens ir 10:05 minūtes. Mēs bišķīt, varbūt ļoti kavējamies šobrīd. Uz kuriem mēs šodien dodamies? Mēs dodamies uz Āķis Lūpā pasākumu. Šodien ir svētdiena, 16. jūnijas. Jūnijas, jau. Birša kafija. Birša varētu man sponsorēt, jo, es tāpat visiem iesaku tur iet. Vai ne? Iespējams. Viņš negrib man šeit runāt. Es viņu esmu dusmīgi, jo mēs kavējam. Visdrīzākais, ka viņa dēļ. Šodien svētdiena, ļoti reti iet sabiedriskais, mēs nokavējam vienu. Un, protams, mēs nokavējam visus pārējos. Braucām ar skokiņu no centra. Un paldies Volvo par background noise. Mans pulkstenis domā, ka es workoutoju. Es ņemu atbildu, ka tā varētu būt. Ko es teicu? Aizmiršu, ko es teicu. Būtībā šobrīd mums no Ķīpseles pieturas no Olimpijas ir 20-25 minūtes ar kājām jāiet līdz mūsu galvapunktam. Un tad jau būsim tur pafilmējuši vēl kaut ko. Cik ļoti excited tu esi par šo pasākumu? Viņš ir ļoti excited. Es tik ļoti excited, ka es visu nakti nevarēju pagulēt. Viņš visu nakti nevarēja pagulēt, jo viņš bija tik excited. Labi, tiekamies. Atnācām tieši laikā, pielīmējām vārtiņus, lai visi zinātu, kā mūs sauc, un apsēdāmies brīvajās vietās, lai vērotu vizuālo prezentāciju, ko bija sagatavojuši darbinieki un burātāji. Pēc vizuālās prezentācijas un neliela iepazīšanās apļa mēs tikām sadalīti pa jahtām, uz kurām arī devāmies. Pirms tā pārvilkām apaus, lai nekāptu ar netīriem uz jahtas klāju. Un tad mums parādīja, kā dažādiem mezgliem piesiet jahtu vai citas nepieciešamās lietas. Varēsies augstums. Skatīsimies, ka mēs otrā jahtā piestāsim, kā tur vajadzēs spendēt, bet primāri mēs visticamāk teiksim apmēram ūdens augstumā. Tad seko tas, ka mēs liekam te priekšā krustā. Un te mums izveidojas tāda liela cilpa. Un mēs, ņemot pāri, vienkārši tereku paralēli šim te jau, kas iet, izvelkam cauri. Un stiprākā vējā viņš mums var bišķi panākt vaļā, tad mēs vienkārši varam uzsiet drošībai vienkārši. Augumu svaru jau varam kaut kādu to svaru noturēt. Ja mēs apliekam vēlreiz, tad mēs jau pa lielam varam, tad vairs viņš nekur nekustēsies un mēs jau varam noturēt. Bet, protams, mums ir jāmāk atsiet tā, lai viņa šobrīd mēs no rīta pamostos un mēs nebūtu tajās jahtās iekšā, bet mēs vēl projām stāvētu turpat. Un tad, attiecīgi, mēs iemācāmies atsiet galu uz klampas. Sākumā, lai tā, kad mēs taisītu pirmo riņķi apkārt, mums nekas nespiestu, jo, ja jūs iesiet no otras puses, tad jūs redzēsiet, ka jums šis pārklājās, saspiedīsies, un tā mēs nedaram. Tātad mēs ejam uz klampas tālāko galu. Pirmais mums ir vienkārši riņķis apkārt. Tad mēs ejam viens astotnieks, otrs astotnieks, un tad mēs uzmetam cilpu pretēji un pievalkam kārtīgi. Tad jūs redzat, te izveidojas mums zīmējums, ka mums iet divi paralēli un viens noslēdz caur augšu. Tālākais gals, aplīts, astotnieks un noslēdz. Kad bijām pāris mezglus iemācījušies un izmēģinājuši arī ar savām rokām, bija laiks kāpt atpakaļ uz jahtas un ar motoru izbraukt no piestātnes. Pēc kāda brīža arī pacēlām buras. Ceļam un skatāmies, iet pa vidu. Ceļam, enerģiskāk ceļam. Rādi, ka pudrējās. Vēl. Labi. Vēl ceļam tā, lai priekšējais līdzes uzmest falti. Ja?
sākām aizpildīt mums iedoto bingo, kur bija dažādi termini un vārdi saistīti ar burāšanu un jahtām. Un pēc kāda brīdiņa arī sasmērējām maizītes visiem kopā un ieturējām nelielas pusdienas. Briesmonas ielien ezerā iekšā, apņem princesīti, jeb to garo galu, apkārt, un turpat, kur ielīd iekšā, turpat izlien ārā. Un to mēs savalkam, un kur, ja mēs pagriežam uz otru pusi, mēs varam redzēt, ka ļoti smuks raksts. Te ir cilpiņa. Izbraucām jūrā, pāris stundas burājām Baltijas jūrā, un tad jau bija laiks doties atpakaļ uz citu jahtu klubu, satikt visus pārējos burātājus un dalīties ar iespējām par pagājušo dienu. Nokāpjot no jahtas, vajadzēja pārvilkt apavus, lai atkal nesasmērētu tīros, jo kāpsim, protams, pēc tam atpakaļ uz jahtas. Pagājām uz gabaliņu, pārsēdāmies citā jahtā un, protams, pirms tā atkal vajadzēja pārvilkt apavus, lai nesmērētu jahtas klāju. Dalījāmies pieredzes stāstos par šodienu un arī par citām burāšanas pieredzēm, ēdām picu un tad jau bija laiks doties atpakaļ. Un pagājušajā gadā Kristofers bija tāpatās, ka jūs atnācis uz Aitas lupā. Vēl vienu reizi, kad dalībnieki tajā pašā Aitas lupā. Un pēc pāris nedēļām. Tā kā es picu neēdu, man bija līdz paņemtais jogurtiņš un es arī ieturēju nelielas pusdienas launagu. Atpakaļ ceļā devāmies jau ar citu jahtu, jo mūsu jahta, ar kuru mēs bijām burājuši, tā jahtai mājas bija šī jahtu klubā. Un tāpēc atpakaļ braucām jau ar citu jahtu. Brauciena beigās pietauvojām jahtu, arī mēs nedaudz palīdzējām, un pasākums arī bija beidzies. Kopumā viss pasākums man ļoti patika, ļoti jautri pavadījām dienu, Kristaps nedaudz apdega, jo viņš teica, ka viņam nevajadzēs SPF, es tomēr sasmērējos. Diena bija pavadīta jautri, un bijām gatavi vienkārši iet gulēt, jo bijām šausmīgi noguruši. Paldies, ka skatījās šo video, atā!